когда всем уже надоест, станет плохим тоном писать, меня я все равно буду. Вы же пальчик. Андрей, представляю. При тебе? Tādu ideju es kaut kur sameklēju un tad mēģināju tā realizēt un pieaicināju arī citus cilvēkus. Tas vienīgi Venecijā. Vienmēr gribās viņu atgriezties. Esmu iemīlējies tajā pilsētā uz visu mūžu, es jūtu tāpat. Bet šogad, ko es redzu, 2005. gads, te kaut kas jauns. Es nostājos tajā stūrī, skatos uz šo te Rialto tiltu, un pavisam kaut kas cits. Tu spēj ļoti mainīties. Un ļoti interesanti darba to horizontālo gološo dāmu un šo pretību. Te es sakombinēju stilu pirms 6-7 gadiem kopā ar to, ka mēs bijām. Un šis ir pavisam kaut kas cits. Mana pieredze ir, ka man draugi mākslinieki glāb man dzīvību. Es tur diezgan krietni saslimu, un no kafijas krūzītēm man tiek liktas bankas. Un tas viss komplektā ar to skaistumu, ar to romantiku un ar to noskaņu, kas ir tik gleznieciska, kopā rada to, ko jūs šeit ieraugiet šajā izstādē. Es šausmīgi uztraucos es vēl ar vienu arī šobrīd. Un tad es guļu naktī atvērtām acīm, skatos griestos un runāju garus monologus. Un tā kā jāatklāj izstāde, tad es tikai pasaku visiem paldies, jo liekas, ka viss ir izrunāts. Bet es sevi disciplinēju kopš vakardienas, tomēr pateikt tos 10 teikumus, ko es tagad teikšu. Tad, kad cilvēks ir jauns, viņš pirmo reizi iemīlās, man šķiet, ka tādā brīdī viņš piedzimst kā cilvēks, kad viņš pirmo reizi iemīlās. Un viņam gribās ar šo mīlestību dalīties apkārtējos. Un viņš pirmo reizi arī biļās, jo viņš redz, ka apkārtējie to viņa mīlestību saprot savādāk, varbūt saprot galīgi šķērsām. Viņam saka, tu esi Monteki, un ja varbūt viņam saka, tu esi Capuletti, ja? Un tā mīlestība var būt atkal savādāk. Un ir tikai viens draugs, kas īstā brīdī saka to, ko tas jaunais cilvēks grib dzirdēt. Un tas parasti paliek tas draugs uz visu mūžu. Un tā ir man šobrīd, ka es esmu tā pa jaunam piedzimis, jo es esmu iemīlējies Venecijā. Un tie cilvēki, kas man saka tieši to, ko es jūtu, tie man ir kļuvuši vēlreiz pa draugiem. Un acīm redzot uz visiem laikiem, jo tā mīlestība tāda, par ko tā īsti runāt negribās, bet gribās, lai visi priecājās līdzi. Un šī izstāde arī taisīt tā, ka es gribu, lai jūs priecājaties līdzi man. Paldies! Man arī zaļa tā krāsa laikam asociējas ar Venēciju, bet es pat nezināju, kas tev apšēja. Tev atkal tas zaudēs. Tā ir. Paldies tev liels tiešām. Visas krāslās. Labi. Vai paldies, vai jūs abi, vai kādi labi. Происшествие творчество это необычно, что-то настолько невообразимое. Mēs ļoti priecājamies un apsveicam tevi atkal kārtējo izstādi. Lai tev veicas un lai tās bildes tiek lietotas. Prieks, ka tu kļūstošo pilsētu gribi saglabāt. Nu jā. Kāds ir tas vārds? Paldies. Mēs esam divas, bet puķi mums ir viena. Bučas Bučas divas. Vai,
Paldies tev. Vispār atmosfēra jau ir skaista. Es domāju, Экспорт машины стоит, вот женщины сидят, и они хотят немножко схематичный момент, не готовы к этому. Это срочно. Я думаю, что ты понимаешь, что это я понимаю. Перевела всем, да? Ты меня просто... Да, хорошо. Ссылочки ты достанешь и посмотри. Достал.